šī ideja ir balstīta klinicistu nepieciešamībā pēc jutīgākas, specifiskākas metodas urīna pūšļa diagnostikai. Pašreiz šīs metodas neinvazīvās, kas ir hematūrija urīnā un citoloģija, ir ar zemu jutību, kā arī cistoskopija, kas ir invazīva metode un pacientam salīdzinoši nepatīkama. Līdz ar to ideja bija atrast kādu jaunu marķieri, biomarķieri, molekulu, kas palīdzētu šajā diagnostikā, varētu to izdarīt ar labāku precizitāti un tomēr būt neinvazīva. Un, attiecīgi, lai mēs pie šī mērķa nonāktu, mums ir multidisciplināra komanda, kurā strādā gan klinicisti, gan molekulārie biologi, gan arī kolēģi no Rīgas Tehniskās Universitātes, kuri šos datus, gan kliniskos, gan mūsu molekulāros datus ar mašīnu mācīšanās modeli izveido algoritmu, kā aprēķināt šo potenciālo risku, ka varētu būt šis urīna pūšļu audzējs. Pašreiz projekts ir jau validācijas stadijā. Mēs esam veikuši specifisku molekulu atlasi, esam atlasījuši arī tos kliniskos un demografiskos datus, kuri varētu būt nozīmīgi pie diagnostikas, un attiecīgi ar mašīnas mācīšanās modeli tiek trenēts šīs noteikšanas algoritms. Un šajā posmā mēs paplašinam mūsu iesaistīto gan pacientu, gan kontrolas grupas apmēru. Tā doma ir dabūt daudz precīzāku izmeklējumu, kurš varētu būt labāks par urīna analīzē asins meklēšanu vai audzēju šūnu meklēšanu.